Čau! Ar tevi atkal kopā esmu es, Lelde, un tu skaties RTU studentu parlamenta ziņas. Sākumā piedāvāju noskatīties pagājušo pasākumu nelielu atskatu. 25. un 26. februārī enerģētiķos norisinājās skrējiens pēc gaismas. Notika vairākas lekcijas par atjaunojamo enerģiju, kurās iegūtās zināšanas varēja pielietot praksē, veidojot gaismas objektus. Konkursa uzvarētāja bija komanda ar nosaukumu NAB ieradušies ar savu gaismas objektu. Savukārt organizatoru simpātiju balvu par dizainu ieguva ārzemju studentu komanda Good Job! 5. martā jau 5. reizi norisinājās Vafeļu inženieris. Šodien Vafeļu inženieris, mēs ļoti aktīvi nodarbojamies ar Vafeļu torņu būvēšanu. Tagad notiek sagatavošanās posms. Mēs sagriežam, mēs sazīmējam apelēs līnijas, kas nozīmēs cik platu mums būs tās sastāvdaļas. Un pēc tam mēs kautēsim šokolādi un liksim visu kopā no mūsu mājās sagatavotās plāstīs, kas ir visnabadzīgākā no visām, kas ir šajā telpā. Galveno balvu braucienu uz Zviedriju uz uzņēmumu UPB objektiem ieguva Vafeļu pavēlniece no Arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultātes ar 207 cm augstu Vafeļu torni. Arī kategorijā dizaina objekts uzvaras lauras plūc arhitektu komanda. Prieka gabaliņi! Visi, kas nepiedalījās šajos pasākumos, nekodiet pirkstos. Šie pasākumi ir ikgadēji, tā kā gaidiet jaunas pārsteigumus jau nākamajā gadā. Arī šogad norisinājās izstādes skola, kurā piedalījās gan Latvijas, gan ārzemju lielākās mācību iestādes. Kā jau vienmēr, RTU stends bija viens no uzkrītošākajiem un pamanāmākajiem. RTU fakultātes un inženierzinātņu vidusskola piedāvāja ne tikai plašāku informāciju par studijām RTU, bet arī dalījās pieredzē par studentu dzīvi. Arī mūsu lācis sadarbojās ar citiem talismaniem un parādīja savas sportiskās spējas. Savus eksperimentus rādīja arī RTU spēļu zinātnes nodaļa, kas iekarsušos apmeklētājus atveldzēja šķidrajā slāpeklī izmērcētiem cepumiņiem. Tagad ir pienācis laiks aktualitātēm. Lekciju cikls Ekadienas ir lielākais inženieru ekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvaldes rīkotais projekts, kas aizsākās jau septembrī. 5 mēneši, 5 lekcijas, 10 studiju programmas, kur studentiem tika dota iespēja dzirdēt attiecīgo programmu profesiju pārstāvis un iegūt motivāciju darīt un sniegties pretī saviem mērķiem. Ir pienācis laiks motivēt sevi un apzināties, ka mēs varam. Tagad ziņa īstiem diktiem. Projekta Šķērsgriezums ietveros notiek pasākums, kurā savu piedarību fakultātē var pārbaudīt ik viens tavs students. Pārbaud savas erudīcijas spējas un dītfa prasmes sacensībās Tīrsiņu ditvs un iegūst titulu, par kuru sapņo ik viens ditvs, un arī es. Piesaka savu komandu 2 cilvēku sastāvā un sacenties ar labākajiem. Pasākuma sākums 19. martā, 3:00. Norises vieta Ditfī, jeb Meža iela 1-3, 2. stāvs. Enerģētiķi kopā ar jaunās e-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldi rīko spēļu vakaru Full House of Engineers. Šī ir lieliska iespēja pavadīt jautru vakaru kopā ar citu fakultāšu studentiem, spēlējot zoli, uno, jēngu, katanu un citas galda spēles. Atceries, ka turpinās pieteikšanās sacensībām Stiks 6, kuras norisināsies 21. martā enerģētiķu ēkā. Būs iespēja konstruēt tiltus uz vietas, taču, ja tev ir vēlme, var to darīt arī mājās. Godalgotajām vietām lieliskas balvas no Bosch. Šoreiz ziņās tas arī viss. Bet tagad es vēlos raidījumā iesaistīt arī tevi. Ja tev ir kāds izaicinājums, ko vēlies, lai es paveicu, tad raksti to lejā komentāros. Un kas zina, varbūt jau nākamajā reizē tieši tavu izaicinājumu es paveikšu. Paldies par uzmanību un tiekamies jau drīzumā!